Šis nebūs piekrišanas festivāls. Jā, šis nebūs piekrišanas festivāls. Tātad mēs mēģināsim runāt par saviem viedokļiem un kādi viņi ir, bet no sākuma arī, teiksim, mēģināsim to noskaidrot. Jūs pazīstat viņus visus? Ziniet, ja ir kāds jā, tad tas var tiem, kas nē, pastāstīt, bet ja nepazīstat, nu tad pēc kārtas vienkārši. Un Rozenbauma režisore, Inga un Urtāne, mājokļu ārtelpas un mobilitātes departamenta vadītāji, Pēters Ratas pilsētas arhitekts, Valdis Bergs, mobilī vadītājs, Anita Krauce, Anita Kauce, Ogilvī, ne? Centra attīstības biedrība. Un Aigars Rostovskis, Latvijas tirniecības un rūpniecības kameras vadītājs. Kur vēl labāku paneli, jā, aplaus visiem. Kur vēl labāku paneli, lai runātu par uzņēmējdarbību Rīgas centrā. Bet vai vispār kaut kādas problēmas uzņēmējdarbībai Rīgas centrā? Aigar. Labdien, jā, uzņēmējdarbībai ir problēmas, ja izaicinājumi ne tikai Rīgas centrā, bet Latvijā, bet viena no lietām, ko es gribu atzīmēt uzreiz saistībā ar to, mums ir milzīga birokrātija. Un, piemēram, mans labs draugs, viens no galvenajiem depo īpašniekiem, viņam salīdzinājums ar Lietuvu, tad uzbūvēt Lietuvā vienu depo veikalu ir aptuveni 3 reizes ātrāk un pa 20% lētāk, tāpēc, ka mums vienkārši regulējums ir tāds. Un attiecīgi, bez tā visa, kad es Lietuvieši aplaudē. Jā, protams. Starp citu, pa lietuviešu aplausiem es dzīvē saņēmu vienu ordeni, un to man piešķīra Lietuvas tirdzniecības rūpniecības kamera par ieguldījumu Lietuvas ekonomikā. Man draugs Sigitas Gaļinus ir Lietuvas kameras prezidents. Jo gal beigās un otra lieta par tām problēmām, mēs arī tajā čatā rakstīju, bez tā visas man šī amata, ka es esmu kameras prezidents, kas man ir tāda sabiedriska aktivitāte, es esmu uzņēmies vairāk kā 30 gadus un arī tajā visā darbojos. Piemēram, man bija viens objekts pirms 10 gadiem, tad tur vajadzēja viņu paplašināt, un es izvērtēju to legālo pieeju, kā es to varētu darīt, pilnīgi bezjēdzīgi investēt. Es to izdarīju visu pa melno, un viss pēc tam laimīgi. Gal beigās pēc tam arī valstī nodokļi daudz vairāk. Vienkārši vienmēr es domāju, kāpēc tie cilvēki, kas arhitektē visu to regulējumu, kāpēc viņi tā dara ar mums, jā? Jo noslēdzot to tēmu... Jā. Birokrātija ir tas, ko tu saki, citronu met man atpakaļ. Es nezinu, cik jūs esat veikli citronu mešanā, bet, Klau, iepriekš, jums nemetīšu. Mums iepriekš bija jautājums, teiksim, par birokrātiju, vai tā ir tiešām lielākā problēma? Un tikai kaut kāda 4. daļa teica, ka tā ir lielākā problēma, ka ir cits lielākas problēmas. Ja? Jūs uzrakstiet tagad tur, kas ir tās citas lielākās problēmas, bet mēs tomēr teiksim, vai birokrātija jūsuprāt, visu pārējo prāt, ir problēma vai ne, un pamājiet man ar galvu. Anet? Ir. Tad lūk, mums ir 2 diezgan augsti stāvoši ierēģi. Ko darīt, Pēter? Ko darīt, Ingūna? Jā, mikrofons, lūdzu. Paldies. Jūs gal beigās esat tie, kas ikdienā ar to strādā, un varam kaut ko darīt, nevaram? Varam, bet es pirmkārt gribētu teikt, kas veido pilsētas, kāpēc radās pilsētas. Un Rīgu veidoja tirgotāji, kas brauc no visām pasaules malām, baņķieri, amatnieki, celtnieki un viss vēl zina, kas sabrauc un veidoja to pilsētu. Tā bija vieta, kur cilvēki varēja radīt sev labklājību, piepildīt savus sapņus, un tāpēc tā pilsēta uzplauka. Un tas lielākais uzplaukums industrijas laikmetā pēc tam, kad nojauca Rīgas vaļņus, 19. gadsimta otrā pusē. Tad nebija birokrātijas? Pagāja. Pirmais tas dzenulis ir tā uzņēmējdarbība un tā iespēja nopelnīt. Sauksim viņu vienkārši savos vārdos. Tas ir tas, kas veidoja to pilsētas enerģiju. Un tas ir tas, kas samaksā to naudu par to pilsētas pārveidojumiem. Mēs gribam redzēt, jo mēs jau patiesībā, mans jau pienākums un fokus ir uz pilsētas ārtelpu. Bet bez tās naudas mēs neko īsti izdarīt nevaram. Bet jautājums, kas ir pirmais? Tā uzņēmējdarbība, kurai tā birokrātija traucē, jeb arī tā
infrastruktūra un publiskā ārtelpa, kas piesaista to uzņēmējdarbību. Grūts jautājums. Bet tu tā kā uzdod visai zālē šo jautājumu, ja tev ir atbilde? Es domāju, pilsētai, varbūt es gribētu teikt, ja man piekristu, es domāju, mums kā pilsētas pārbaudē jāsāk ar sevi. Tas nav viegli, jāmaina paradumi, bet kādam ir jāsāk tā lieta. Man jautājums, kāpēc Ingona? Kā ir, Pēters, teiksim, tā kā viņš tā kā saka, jāsāk ar sevi, bet kā ir ar to birokrātiju? Tā ir problēma. Un kā tu to darbā savā ikdienas redzi? Jo visi sūdzā, Jā. Es gribu teikt, cik es ar to esmu saskārusies tādās kolēģu sarunās, un tad, kad mēs tiekamies ar uzņēmējiem un tiekamies arī ar darbu veicējiem un būvniekiem, tad ir tās divas puses, kura vienotrai neusticās, bet tas neusticības iemesls lielā mērā tomēr ir balstīts uz to attieksmi pret darbu un sapratni par darbu kvalitāti, jo tā lielākā baža, kad vienmēr runā par birokrātijas mazināšanu, ir tā, bet to izmantos negodīgi. Un tad mēs... Tas tāds kaut kāds nepārvarama barjera, kas visu laiku traucē strādāt efektīvāk. Un sanāk tā, ka mēs to barjeru nevis tā kā mēs pat druskai kaut kādus elementus ņemam nost, un ekonomikas ministrija tiešām arī diezgan daudz strādā šobrīd pie tā, lai kaut kā sakārtot vienkāršāk to būvniecības regulējumu. Labi, pagaidi. Bet arī plānošana ir diezgan sarežģīta. Mans Lietuvas kolēģis noteikti piekritīs, jo mēs bijām pagājušajā gadā Viļņā, un viņa teica, redz, cik jums ir labi, jums ir tie saistošie noteikumi, un tad jūs tās brīvās vietas lielākoties var būvēt ciet, jums nevajag detālu plānošanu un sabiedrisko apspriešanu, mums vajag gan to. Un tad es biju ļoti pārsteigta, kā tad tā? Tā kā ir lietas, kas ir varbūt mums labāk sanāk, un varbūt ir lietas, kas sanāk viņā labāk, jo mēs parasti darām tā, ka mēs skatāmies uz kaut kādiem atsevišķiem fragmentiem un salīdzinām fragmentus. Mēs reti, kad salīdzinām lielākas bet to birokrātiju, birokrātija, tas ir lēmumu pieņemšana, ilgs process, tā. Mēs viņu kaut kādā veidā varam risināt? Mēs jau to darām. Mēs jau esam būvvalde pagājušajā gadā piedalījās valsts kancelēs darba grupās un arī ar tādām savstarpēju neusticēšanos mēs tomēr kaut kādas lietas uz priekšu virzam. Bet jautājums ir, par kuru birokrātiju ir iestāžu iekšējā birokrātija un ir likumdošanas birokrātija. Tur divas lietas ir. Viss kaut kas, bet ir fakti. Es vēlreiz saku, uzbūvēt Lietuvā ir 3 reizes ātrāk, pa 20% ātrāk un lētāk. Vienkārši visu kaut ko runāt, bet tas ir fakts vienkārši. Un tā lieta ir tāda. Šie uzņēmēji, kas ir šobrīd Latvijā, tā ir pilsētas potenciāls, tie, kas investē Rīgā. Tad vai tie apstākļi ir tādi, ka mēs šeit investējam, vai mēs sākam investēt citur. Un mēs to daudz jau sākam darīt. Tad vai tā Rīga augs vai neaugs. Jā, paldies. Šie ir baigie draudi. Un es vienkārši vēl vienu lietu gribu pateikt. Tajā vakardienas čatā, kas man patika. Tur saka, tur neusticās tā un tā. Man patika čats. Uztaisam kaut kur Pierīgā vai kaut kur atrodam vietu, kur noņemam jebkādas noteikumus, ka viss var darīt, ko grib. Vienkārši būvēt, kā grib. Un paskatāmies, cik strauji augs tas rajons. Jo neviens investors jau netājas apzināt kaut kādu brāķu un stulbas būves. Mēs gribam attīstīties, bet ja mums neļauj, tad mēs uzņēmēji meklējam citur, kur mums ir vieglāk jau attīstīties. Paldies. Es pajautāšu lietuviešiem. Ir pie jums ātrāk? Ne, bet tikai tāda godīga atbilde. Actually, could you repeat your question in English? Because I didn't... Yes. Is it like faster to you to implement? How about bureaucracy in Vilnius? Of course, it's a story, and if we... Saprotat angliškai. Gerai, jā. Kalbėsiu angliškai. Okay, so I'll speak English. So, of course, bureaucracy is always a problem. If we would have the same discussion sitting in Vilnius, I think it would be opposite, the same but opposite. So actually, but speaking about bureaucracy, we do need some bureaucracy. We do need some procedures to come to good result, because through the discussions and through the procedures, we get consensus. Without consensus, we cannot go forward. Lukashenko in Minsk can build very fast, but does they have a healthy and wealthy society? So we should think how much we need to spend on discussions what to do and how to do, and how much we spend time
to build the things. I think 3 times more time spent to build depot is something incredible. I couldn't imagine like that. But I think that in Vilnius it lasts too much because I was issuing building permits for some depot stores. I still was feeling that we are not fast enough, we are requiring too much and bureaucracy is taking too long. Okay, jā, paldies. Aču. Bet labi, par birokrātiju tātad mēs varam darīt ātrāk lietas, mēs varam labāk sarunāties. Kas vēl bez birokrātijas traucē uzņēmējdarbībai Rīgas centrā? Dod mikrofonu tālāk, jā. Un ja tu domā, ka uzņēmējdarbībai nekas netrauc, tu vari runāt par sevi Rīgas centrā. Jā, es esmu uzņēmējdarbības panelī uzaicināta, lai pastāstītu droši vien par savu shopaholiķu pieredzi, jo es nevaru iedomāties citu. Dar, jā. Un kā shopaholiķei man Rīgas centrā nav kur tērēt to naudu. Un man ir grūti saprast, kāpēc Baltijas galvaspilsētā vēl joprojām mēs nevaram izveidot dažādu iemeslu dēļ vietu, kurā varētu pastaigāties un nebraukt ar auto uz stāvvietu, bet pastaigāties un staigāt pa veikaliem, kā tas ir visā citā Eiropā. Es saprotu, ka iespējams mēs nevaram dabūt gājēju ielu, jo varbūt mums nav tik daudz gājēju uzreiz, bet man vēl joprojām pietrūkst tās zāras, kas bija centrā, ja kāds atcerās. Jā, mēs atceramies, jā. Es vēl joprojām pēc viņas skumstu, jo tagad tuvāk alternatīva ir Akropola kaut kur tālu. Benetons bija viena laika, un Eko bija blakus, un Adidas turējās. Jā, vecie labie laiki, jā, bet vēl joprojām nekas nav nācis vietā, lai dotu iespēju centra shopaholiķiem nesūtīt ar kurjeru vai nebraukt ar auto. Es tev varu, kā citi centra shopaholiķi atbildēt, ja tu uzdevi jautājumu. Man liekas, ka pavisam nesen bija mobilitātes mēnesis vai nedēļa. Nedēļa. Kur bija brīnišķīgs raidījums, kur tiek uzrunāti tieši, man liekas, ka Rīgas domas darbinieki, vai viņi pirmkārt ir informēti par šādu vispār projektu kopsumā, un arī par to, vai viņi tātad šajā iekļaujās. Radās, varbūt tas bija nedaudz tendencijos raidījums, iespējams, bet tie, kas tika aptaujāti, tomēr bija drīzāk tādi cilvēki, kas Rīgā paši nedzīvo un pārvietojas ar auto. Un tad, ja mēs uzdodam jautājumu, kāpēc Rīga ir autocentriska, vai mēs uzdodam tādu jautājumu, vai mēs pieņemam, ka tas ir fakts? Nezinu. Es gribu zināt, vai Rīga ir, jūsuprāt, autocentriska no panelistiem? Paceliet rokas, kas domā, ka Rīga ir autocentriska. Un jūs? Wow. Un kurš domā, ka nav? 3! Viņi nav no Rīgas. Jēziņ! Nu labi, bet jā. Bet tas jau ir arī principā galvenais iemesls, kāpēc neattīstās uzņēmējdarbība pilsētas centrā, vai jums nešķiet? Nu, ja mēs samazinātu tomēr to ātrumu un noliktu kādu soliņu vai uz kādu koku, vai ne? Tanīs robežās, ko rādīja Visvaldis no rīta. Es nebiju no rīta. Visvaldi var parādīt robežu. Tas apmēram no Elizabetes līdz Tallinas, Brīvības un Marijas. Tas 9 kvartāliņi. Tu darētu vismaz viena iela sākumā, kur varētu atgriezt pamazām tos veikals un mazās kafēnītes. Viena iela nestrādā. Tur vajag kvartāls. Okay. Bet, tas mans viedoklis. Bet pārējie par to autocentrismu. Un ko darīt? Un vai tiešām, ja viss domā, ka autocentriski? Okay. Viņi savā ziņā ir kļuvusi tādā veidā, varbūt bet tas uzņēmējdarbībai palīdz vai nepalīdz? Kā tad ir? Tieši gribēju pateikt tieši par šo, lai būtu tie veikali uz ielām, vajadzīgi pircēji, gājēji plūsmu uz ielām. Līdz ar to ir iedzīvotāja blīvums centrā ir svarīgs. Akal, tu visu laiku minēji, kad iedzīvotāja skaits tā kā nostabilizē. Jā, šeit stop. Pilsētas galvenais arhitekts netic, ka iedzīvotāja skaits centrā palielinās. Viņš netic statistikai. Pagaid, es ticu, tev visi pareizi. Cipari, viss ļoti labi. Par 4% pieaug fantastiski. Mums ir tagad kāds 100,000, mazāk 90,000. No, pa 90. Labi, tagad ejam uz pirms Pirmā pasaules kara. Rīgā ir 500,000 iedzīvotāju. Bet tur jāsaprot, ka Rīgas pilsētas robeža, tanī brīdī faktiski bija gandrīz lielākā daļa, tas 500,000 dzīvoja Rīgas vēsturiskajā centrā. Mums bija 5 reizes lielāks cilvēku blīvums tajā centrā. 120 gadu atkāpe un fabrikas meitenes dziesmu dzīvojam kādos apstākļos, ko pērkam, ko ēdam. To mēs vakar runājām, bet tās visas fabrikas meitenes un puiši, viņi nāca uz pilsētu ar cerību, ieguldījās, tā teikt, un bija tā enerģija. Ja?
tas bija tas blīvums, tas arī nodrošināja tiem veikaliem izdzīvošanas spēju, kāda bija tajā laikā, tāda arī bija. Šobrīd tas blīvums ir ļoti, ļoti mazs. Tas, ko tu saki, tavuprāt, vajag es vienkārši mēģināšu ātrāk būvēt. Tavuprāt, vajag centrā 3 reizes vairāk, 4 reizes vairāk iedzīvotājs. 400,000. Jautājums atkarīgs no pirktspējas. Bet ar mašīnām? Nē, ja tu gribi ielu veikals uz ielām, vajag, lai viņi staigā ar kājām, ja? Tātad mums vajag to, kā nav 4 reizes vairāk cilvēkus, un lai viņi staigā ar kājām. Un bagātus vēl. Tieši tā. Easy. 400 cilvēkus studijā. 200 pa to pusi, 200 pa to pusi. Tas ir, ja gribam tos veikals uz ielām tā kā Jā, visi, kam ir ko teikt, uzreiz teiksim pat savu roku. Man liekas, ka nav godīgi atsaukt, vai nav loģiski atsaukties uz laiku, kad notika kā to sauc, to industriālo revolūciju. Un šobrīd mēs dzīvojam digitālās revolūcijas laikā, kurā mēs varam iegādāties lietas attālināt. Tas nozīmē, pat ja mums būs tie turīgie cilvēki, kas visi dzīvos, un viņiem nebūs mašīnas, un viņiem drīkstēs staigāt tikai ar kājām, diez vai viņi tērēs naudu tikai blīvuma dēļ. Uz Milānu aizlidos. Tā ir skaitā. Vai iedzīvo, proti, mans jautājums ir tikai, iedzīvotāju skaitu centrā vajag palielināt, visi piekrīt panelī? Taču, protams, piekrīt. Apmēram par cik mēs tūlīt nokaulēsim no 400 bišķi samāk. Bet Klau, mums sabiedrībā jāvienojās, ka mums vajag tos turīgos cilvēkus, jo... Es to nekavēties var ienest. Mums vajag turīgos cilvēkus. Pacēm rokas! Jēj! Bet patreiz politiķi ar nodokļu politiku raida signāls, ka viņus mums nevajag. Mums ir kā sabiedrībai jāvienojas. Mums viņus vajag vai nevajag. Un tad ir jautājums... Un ja vajag... Bet ja vajag... Mēs par nodokļiem te vispār nespējam. Šie cilvēki, tie zālē, viņa nodokļiem nestrādā. Ok, bet ļoti labs signāls vajag. Un tad ir jautājums, vienkārši var ļoti, ļoti viegli saprast, kas ir tas turīgā cilvēka profils un ko viņš tajā pilsētas centrā, ko viņš grib saņemt. Vienkārši jādabūna produktu klāsts. Mums vajag ne tikai tos hiperturīgos, mums vajag normāli turīgos. Tieši tā. Jā, normāli turīgos. Jā, tie, kas ir gatavi arī pirkt to saucamos momentu pirkums, jā, nevis tur izrēķināt. Ja viņš ienāk, viņam patīk, viņš nopērk, jā. Un otra lieta, man liekas, kad jābūt tai pieejai tam visam, gan ar auto, gan ar riteni, gan ar kājām. Un normāli plānojot pilsētu, to visu var panākt. Var? Lūk, normāli plānojot pilsētu, mums vajadzētu tā kā visur var pienākt. Stokman jau var pienākt, tikai ar ratiem nevar pienākt nekādu. Var ar 3 km līkumu. Es pat nezināju. Var, pareizi, tur aiztinās, jā. Bet nest arī var, jā. Bet, Aita. Es varu iedot ratus, jūs varat aiziet, izmērīt. Jā. Labi, tāda iedzīvotāju skaits, pa cik mums vajag palielināt? Apmēram. Tā realistiski, ne. Un ko mēs varētu arī izdarīt? Kāds varētu, teiksim, tas būtu tas pieaugšanas ātrums? Pilsēta reģionā, lielāk par Stokholmu. Jābūt ambīcijai. Ambīcija pilsētā, jā, bet es tagad par pilsētas centru tomēr. Ja Pēterim bija tas stāsts par to, ka vajag lielāku blīvumu pilsētas centrā, es tam piekrītu, bet cik mēs, manuprāt, es jums piedāvātu, 400,000 tomēr ir nereāli. Pat Bangladešas iedzīvotāji visi nepārcēlas šeit, kaut viņiem būtu. Es nekā slikta pret Bangladešas iedzīvotājiem, ja? Bet tas vienkārši kā piemērs, Indijas vai pat lieta, jā. Bet, piemēram, kādi 50,000 10 gadu laikā. 200,000 centrā. Jā, Una. Mikrofonu iedodiet. Mums bija 3. mikrofons kaut kur pazudis. Andrej. Es varu turēt vienkārši vienu pie sevis, jo man nenormāli daudz ko teikt. Tad man beigsies, un tad sadošu tālāk. Es domāju par to, ka vai mums vajag, lai tie cilvēki obligāti dzīvo Rīgas centrā un dara tieši to pašu, ko dara Pierīgas iedzīvotāji, brauc no darba uz mājām un atpakaļ, vai viņi tomēr ir gatavi pavadīt laiku pilsētā, vai viņi ir gatavi pavadīt laiku, vai mums ir piemērota pilsētvide tam, lai mēs vispār kaut kur, tur apsēstos, vai viens ar otru sarunātos, vai novērotu, kā cilvēki iet garām. Jo man liekas, ka tāds, Parīze principā balstās uz people watching un window shopping. Varbūt mums vajag pārņemt šo praksi. Bet mums nav, bet kā var? Jā, Pēter? Kur blīvums ir tik liels Parīzē?
līdz Parīzē vēl ceļš ejams. Bet sāksim to. Mums ir fantastiska lieta. Mūsu dienests tagad izlaida ielu vadlīnijas. Fantastisks sākums darbām. Es domāju, tas ir tikai sākums tam procesam. Un mēs gribam padarīt fantastiskas ielas, kā tu teici, lai būtu prieks atrasties uz ielām. Bet, atkal, iela pārbūve dārga. Ingu, tu zinās par to? Nevajag pārbūvēt. Pagaid, bet atkal, tad tie pārējie atkal netiek klāt. Timrot kungs varbūt nevarēs iebraukt, un tad tur būs konflikti, un tad tur būs strīdi. Timrots jau tikai iemet eļļuguni. Jā, bet beigās mums vajag tādu saskanīgu pilsētu, kur mēs kaut kā to visi saskanīgo pilsētu sadzīvojam izveidot? kopā. Bet, ko es atkal, kur tā uzņēmējdarbība ir? Atkal tā viss tā, ko mēs, tas sākās viss ar uzņēmējdarbību, ja? Lai mēs tās lietas darītu, vajag naudu, ja? Pilsētām jābūt kaut kādā mērā turīgām, tā nauda nāk no nodokļiem, un atkal tas IKP ir vienkārši tādam vēsam salīdzinājumam. Rīgas iedzīvotāju skaits tagad ir kaut kāds 600,000, ja var ticēt tam papīram, 605. Atkal. Ja? Statistika mums ir. Bet, pieņemsim, ka tas ir pareizi, ja? Labi, un tas IKP ir apmēram 17 miljārdi. Kāpēkām, ja? Viļņā tas pats iedzīvotāju skaits, IKP ir kaut kā 29 miljārdi, ja? Vienkārši tur rodās nauda. Labi, aizējām uz tām fantastiskām pilsētām. Kopenhāgen, Stokholmu paņemsim. Tur bišķi lielāks iedzīvotājs skaits, 900,000. IKP ir kaut kur tuvu 150 miljārdiem. Kas tai pilsētai to naudu atnes? Vai tie ir veikalnieki, kas pārdod, vai tie ir IT Visi uzņēmumi. Viss, kas tas tā ekonomiskā Ko dzīve, tavuprāt kas notiek. pieprasa IT uzņēmumu vadītāji no dzīves pilsētā? Es domāju, ka drosmīgus lēmumus. Mums trūkst drosmīgu lēmumu. Mums trūkst ātru lēmumu. Es atceros, bija kaut kad pirms kaut kādiem gadiem ideja, mums nepatīk tie cilvēki, kas novieto mašīnas uz ietvēm vai zem tās zīmītes apstāties aizliegts. Un ka varētu uztaisīt apu, ļaut tur cilvēkiem bildēt, viņš tur aiziet tā bilde uz policiju. Saņem tur sodu. Mēs novelkam uzreiz tev no bankas konta. Lai uztaisītu 2 mēneši, lai juridiski atļautu mūžība. Joprojām nekur. Tāpēc tas nav, es domāju, ka tas nav par betonu. Es domāju, tas ir par domāšanu, par rīcību. Un par drosmi. Par drosmi. Ko mēs ar to drosmi varam darīt? Kā mēs varam uzmundrināt kādu? Vienkārši balsot vēlēšanās nākošajās, savādāk, jā, nē. Par ko jūs balsosiet? Man tā doma redz ir tāda, kas saka, viens ir pašiem tā kā jākļūst drosmīgākiem, bet otrs ir, tu jau tos drosmīgos var pievilkt klāt. Ja? Un tad, ja mēs paši kaut ko nevaram darīt, taisam biroju mājas, radam tādus apstāstus, kad ir šī te uzņēmējdarbība, ir nodokļi, viss ir labāki. Un tos drosmīgos atvelkam, ja? Un tad būs vairāk uzņēmējdarbība. Ja? Tas ir tas stāsts, jo galu beigās, ja nebūs uzņēmējdarbības, nebūs naudas, nebūs nekā. Tas ir jāsaprot. Jo pasaulē konkurē savā starpā pilsētas. Un pilsētas cīnās par gudriem, jaudīgiem cilvēkiem. Ja? Un tā ir tā cīņa. Vienkārši, tas iznākums parāda, kur mēs esam tajā cīņā. Ļoti vienkārši. Jā, labi. Man atkal pilnīgi cits jautājums. Kāpēc jūs skatos sēdošie dzīvojat vai nedzīvojat centrā? Kurš no jums dzīvo centrā? Apmēram. Kur tu dzīvo? Pasaki, es tev pateikšu, vai dzīvo centrā. Āgenskalns ir centrs? Nav. Nē, tu nedzīvo centrā. Jā. Labi. Labi, paskiet, teiksim, jā. Es bišķi norādu domu, bet paskiet, kāpēc jūs dzīvojat centrā? Es centrā dzīvoju 20 gadus. Man joprojām patīk centrs. Kāpēc? Man ir ērti. Man ir ērti, jā. Kaut arī man daudzas lietas nepatīk, man ir ērti. Kas man nepatīk? Viena lieta, tikai viena atbild. Putekļi. Putekļiem var cīnīties, jā. Pēter? Anita, pēc tam Pēters, jā.
Jā, es nekur citur izņemot centru un nemaz neesmu dzīvojis. Es esmu caur un caur centrs, kas man putekļi arī ļoti nepatīk. Tev ir bērni? Jā. Cik? 3. Normāli. Vēl kādam ir bērni, kas dzīvo centrā? Re? Nav tik slikti. Aigar? Es dzīvoju Juglā, 4 bērni, un tur ir daudz labāka infrastruktūra apkārt. Ja? Es esmu kādreiz dzīvojis centrā, bet tur, kas saka, tā visa tā loģistika ir ērtāk vienkārši. Ja? Un tā. Un ja tāda pati būtu infrastruktūra centrā, varētu apsvērt pārcelties. Juglā ir ērtāk infrastruktūra. Absolūti, jā. Labi, apsveicam Juglu. Ok. Pēter? Āgenskalns. Tomēr es uzskatu, tas kaut kāda pilsētas ir kaut kāds vēsturiskā daļa. Jā. Nu, teiksim, beidzam to uzbrukt. Jā. Bet labi, es uzaugu no bērnības Elizabetes ielā pretī Andalūzijas sunim. Teiksim, tas centra dzīve man ir tuva un vienkārši tajā brīdī, kad es meklēju pirkt, vienkārši tur tās mājas, ko es redzēju, bija tādā tehniskā stāvoklī, es vienkārši, tur nesanāca nekādīgi. Un Āgenskalns bija fantastiska vieta, un arī, es domāju, viņi faktiski arī ir organiska daļa no pilsētas, bet centrā es absolūti gribētu dzīvot, ja man patīk tā kaut kāda enerģija, kaut kāda dinamisms un tā urbānā vida. Fantastiski, un ja būs iespējas, noteikti tur pārvietošos. Ļoti labi, mums ir viens potenciālais jau no 50,000, kas vajadzīgi centrā. Jā. Labi, Ingūna? Jā, es dzīvoju agrāk Jaunciemā, un tad es ilgus gadus dzīvoju Ķengaragā, no kurienes es tagad esmu pārāks uz Ikšķili, jo man bija mazi bērni. Un Ķengarags bija ļoti nedrošs rajons, es nevarēju viņus izlaist nekur ārā. Man bija diezgan baisi tur bija. Un tas bija galvenais iemesls, kāpēc mēs aizgājām prom no Rīgas. No Rīgas, bet ne no centra. Tā kā centra dzīves pieredze tev īsti nav, tu Bet es viņu gribu lieto. teikt to, ka es savās darba gaitās strādājot pilsētas attīstības departamentā tik ļoti daudz pa centrālām ielām nestaigāju. Un tagad es to daru, un man liekas, ka Rīga ir ļoti, ļoti pārvērsies. Varbūt tāpēc, ka es tam pievēršu tik daudz uzmanības. Man liekas, ka Rīga ir ļoti skaista, un tās ielas pamazām pārtop. Tikai tas ir ļoti dārgs process. Un tie ātrie risinājumi, ko visi grib. Pajautāsim. Mēs redzam to pakāpenisko pārtapšanu. Redzam, viņa notiek. Nav tā, ka nekas nenotiek. Ir ielas varam nosaukt. Pakāpes tik slikti nav. Jā. Labi. Jā, es saprotu, ka sabiedrības pieprasījums ir ļoti, ņemot vairāk, ir jau tie labie piemēri. Tas pieprasījums ir milzīgs, un tas budžets to nevar pacelt. Tas bija tas, ko es vakardien čatā rakstīju. Lūdzu, mēs būtu laimīgi taisīt vairāk projektus un darīt vairāk, bet tam ir vajadzīga nauda. Jā. Pie naudas vēl tūlīt atkal atkarē. Jā, un arī par uzņēmējdarbības infrastruktūru, ja par to Rīgas konkurētspējas sadaļu, kas ir, es tūlīt, tur jau arī ir jāiegulda nauda, un tas ir dārgi. Iedod. Tagad mana kārta. Jā, Tātad man ir 4 bērni, un tas ir iemesls, kāpēc es dzīvoju Āgenskalnā. Jo man ļoti, ļoti gribās, lai viņi visi dzīvi atgriežas mājās. Es domāju, tā tāda nepārvarama. Bet Reko raksta, klusajā centrā dzīvot ir dievīgi, izcila auto, kafejnīcas, parka draudzīgi cilvēki. Es tev piekrītu. Es esmu 7. paudzē rīdziniece, man nav lauku. Skaidrs. Es esmu dzīvojis Rīgas centrā visu savu apzināto dzīvi, bet šobrīd, kamēr man bērni ir mazi un viņi pārvietojas ar velosipēdiem uz skolu, ļoti, ļoti gribās viņus sagaidīt mājās. Labi. Tad jau tā vienkāršā programma, visā pasaulē. Drošais ceļš uz skolu, tur 1, 2. Skolas, savienojumi, sākam. Viļņā nav drošais ceļš uz skolu? Kaunijā nav drošais ceļš uz skolu? Nē. Neiztulkoju. Nekas vēlāk. Es gribēju par naudu pateikt. Naudas ir ļoti daudz visā pasaulē. Un konkurences spējas elements ir privāti. Smējās par to, kas rakstīts, tad čatā aizmugurē. Par to. Krišāna, ko viņš teica, ka naudas vairāk kā nekad. Nē, par cēmi arī bija es vienkārši neredzu, bet stāsts ir tāds. Un tā, man liekas, ir tā mūsdienu šī problēma, ka daudz sabat, ka tā nauda jābūt tikai kaut kādā tur valsts kasē, pilsētas kasē. Konkurences spēja parāda, cik ir privātās investīcijas. Uztaisiet apstākļus, apgāzīs to naudu ar privātām investīcijām. Tas, ko tu saki, ka nav apstākļi, lai būtu vairāk investīciju, tas, ko saka Valdis, saka, ka nav drosmes pieņemt lēmumus, ka visu mēs varam, patiesībā tu saki, ka visu var organizēt. Jā?
Viss ir organizējams. Un, jā, kas vispār, tu zini, kā tev ir statistika par to, kas notiek ar mašīnām Rīgas ielās un ar starp sabiedrisko transportu. Nu, vēl tu vari kaut kā mums pavērt kaut kādas bez personas datu. Un panelisti, es atvainojos, tie smiekli nav par to, ko jūs runājat. Bet tas, Diemžēl, rakstīts, jo mēs es gribētu, saprotu. lai viņi ir par mūsu jokiem. Nu tad uzskatiet, ka tas ir par jūsu jokiem. Varbūt es vienkārši smējos par to, kas ir rakstīts. Piedod. Bet jā, Pirms statistikas par stāvvietām es gribēju pateikt domu. Nu, mums ir tā normatīvisma kultūra, mums patīk visu pārbaudīt. Jā. Nu, pirms tu drīksti kaut ko darīt, tev vajadzētu parādīt to, šito, kolonoskopiju. Lai tu tāds skaists esi tur no iekšas, no sāniņa vai ne. Tā vietā, nu vai tomēr mums nevajadzētu pāriet uz tādu vairāk, nu, kas ir, teiksim, anglo-amerikāņu kultūra. Ļaujam, daram visu, bet ja tu esi krāpnieks, mēs tevi noķeram. Jā, mēs varētu tos krāpniekus Pērdomu laukumā, turismus, Vai mēs varētu šādu priekšlikumu, kad mums prasīs prese, nu, ko jūs tādā Mancity izdomājāt? Varētu ierakstīt. Valdis Bergs piedāvā pērt Doma laukumā krāpniekus. Principā atgriezties viduslaikos. No, bet tuvu jau. Tuvu Bet varbūt Amerika ir tur kaut maigi, varbūt digitāli, ar aplikāciju. Tas izklausās viegli perversi arī. Nedaudz perversi. Noper mani ar aplikāciju Doma laukumā. Labi, skaidrs. Bet mobilī viņš pārstāv skaidrs, jaunas aplikācijas. Labi, jā. Bet jā, ja par stāvvietām... Pašvaldības stāvvietu aizpildījums ir, ka viņas ir pilnas. Ielu malās stāvvietas ir pilnas. Jautājums, ko darīt? Tas ir jautājums atkal par betonu, par infrastruktūru. Stop. Mums ir 9 minūtes, 8 minūtes patiesībā palikušas diskusijai. Par vienas vienojamies. Ir 2 lietas, par ko mēs vienojamies. Viens ir birokrātija, un otrs ir tā pēršana, ja? Aplaudējiet, ja tā pēršana jums patīk. Paldies. Un birokrātija, ja? Bet tagad izdomāju, ko mēs tiešām varētu reāli ar tām mašīnām izdarīt. Jo nu skaidrs, ka būs vēl vairāk cilvēki, vēl vairāk sabraukt iekšā nevarēs. Mēs šodien dzirdējām burvīgu stāstu no Visvalds arī teica, teiksim, par pagalmiem domājam. Par pagalmiem. Ko tās ielas pagalmi jau arī ir forši savietoti. Aiziet par mašīnām. Baldi, tu? Pēc tam katrs no jums tādu īsu, bet mums jāspēj vienoties, un lai tas trešais priekšlikums, tad tas ir, ko zāle arī aplaudē. Un nevis par to, kas rakstīts tur šausmīgi smieklīgi rakstīts, tur visā ir. Bet to jums visiem aizsūtīs uz čatu, uz e-pastiem. Nesmieties. Marta noslēdz šito nost. Viņa nekoncentrējās, tikai spiež sirsniņas un jau kaut kāds Twitteris anonīmais. Nākošais mums būs personificēti, ja? Labi, aiziet. Nu jā, tas mašīnas ir kaut kur jāliek. Nu, es saprotu, mēs visi centri iedzīvotāji, negribam, lai viņas tur, stāv Tērbatas ielas malās. Es gribētu, lai Tērbatas iela ir gājēja iela. Bet kaut kur viņas ir jāliek. Un tad ir jautājums, vai tas ir tur kaut kāds parkenraida vai nenotikušais, vai mums ir tur zemkopības ministrijas vietā milzu daudzstāvu stāvvieta. Paldies. Mašīnas no ielām ārā, no pagalmiem ārā, daudzstāv vai citās stāvvietās iekšā. Viedoklis. Katram no jums. Jā, lūdzu. Un iedomājieties, cik mēs būsim tievi un skaisti un cik būs viegli savākt tos soļus. Vai ne? Mēs vienkārši staigāsim bišķi vairāk. Jā, labi. Un mēs varēsim sveicināties un draudzēties. Tas 2 jau. Mums ir 2, ja? Pirmais, es gribētu no tā priekšlikuma klāsta, tur bija rakstīts čatu studijā, varbūt viņi var kaut kā izsūtīt. Es domāju, tur bija klausies, tā par to ir vienošanās. Viss, kas tiek uzrakstīts, viss tiek izsūtīts. Nē, bet tas vakardienas čats, jā, es domāju, to vakardienas čats. To jūs nedabūsiet. Nē, par taisnīgu atlīdzību tavai nākamajam pasākumam varbūt var, drosmīgi lēmumu. Lūk, runā uzņēmēji. Jā, malacis. Bet klausies, es atkal domāju, pa naudu. Tad cilvēki ir gatavi braukt, maksāt. Tur, kur braukājot pa pasauli, ir ļoti daudz milzīgas platīgas zem pilsētas, kur ir stāvvietas. Jā. Kaut kādas tur, vienkārši nākā var iekasēt naudu, vienkārši paciem to cenu. Ja mēs vienojamies, ka mēs gribam turīgus cilvēkus, būvējam tās stāvvietas, lai brauc, izvieto un iet pēc tām ielām. Tu arī tam piekrīt, ja, Anita?
Man liekas, drusku cits aspekts. Man šķiet, ka mēs domājam par pilsētu, drusku par daudz domājam par to, kā viņā turpināsim dzīvot mēs, kam jau vairs ir drusku vairāk nekā 5 gadi. Bet man šķiet, ka vajadzētu varbūt vairāk koncentrēties to, kā šajā pilsētā dzīvos tie, kam ir 5, 4, 3, 2 un 0 gadi. Un man nav sajūtas, ka viņiem visiem, kam ir 0 gadi, būs džips, kas būs jānovieto ielas malā vai daudz stāvvietā. Mēs to autostāvvietu pēc tam pārbūvēsim par dzīvojumu ēku. Bet, protams. Tas ir tas, ko dara pasaulē. Nu, mums palikuši 2 pilsētas pārstāvi un izdarām spiedienu. 5 minūtes un 2 pilsētas pārstāvi. Būvēsiet tās autostāvvietas par pilsētas naudu. Viss tā nikni skatās. Es tieši tajā notie. Pirmkārt, es arī gribu redzēt zaļas ielas, es gribu redzēt velo joslas. Kā? Jā, mums... Kā? Un vienīgais Pēter, piedod, veids, kā? fiziski vienīgais veids ir dabūt mašīnas prom no ielām. Zemo emisiju zonu papildus? Tas būs viens risinājums. Otrs risinājums - daudz tās stāvvietas. Es zinu, ka mums bija liels... Atkal? Tu piekrīti? Jā, es zinu, ka mums bija liels strīds, bet atkal par viņām maksās tie, kas brauc, ja viņi grib. Klau, lai bet tikai maksā. tad vienāmies, ka tas nav tas park and ride, par ko 20 gadus runā un neko nebūvē, uzbūvē pļauniekos, neēd zolitūdu drēliņos vienu, kas nav savienota. Un, jā, bet Vilnis jau skatās, viņš saka, nebūs. Vilnis, viņš ir no attīstības departamenta. Viņš, ja? Labi, 3 minūtes, paldies. Pabeidz, lūdzu, ko tu saki. Jā. Paldies tev, taisnība. Jo es uzskatu, ka tā, ja kāds grib braukt, un es domāju, mums nav jāsaka nē, mums ir vienkārši jādod adekvāta izmaksas tā lietai. Un es domāju, tad tā cena viņa pati noliek visas lietas, tad cilvēki paši izvēlās. Vai viņi pārsēžās uz sabiedrisko transportu, ja tas ir ļoti svarīgi, viņi atbrauc, bet es domāju, mums vajag uzticēties cilvēkiem, darīt to lēmumu. Otrkārt, ir tas jāizdara tā, lai tas neuzlien uz pilsētas budžetu. Bet varbūt tad vienkārši piemet pie autostāvvietas maksa. 2 eiro vietā uzliek 4 eiro un nekādas stāvvietas necēl. Nu, arī tā varētu pieiet, bet atkal beigās tā auto stāviet uz ielas, man tā teikt, aca priekšā. Mašīnu tu nenovāks. Jā, nu tur ir tā lieta, un koku neiestādīs tādā vietā. Ingūna, kā tu domā? Man daudz vairs nav ko palicis, ko piebilst, bet es piekrītu, ka daudz stāv autostāvvietas Rīgas centram, iespējami tuvāk, kur to var atrast vietu. Es domāju, ka tas ir vienīgais risinājums, jo kur tās mašīnas nebūs jau tā, ka viņas pazudīs. Kā Timrots teica, viņas jau nepazudīs pēkšņi, tikai tāpēc, ka stāvēt vairs nebūs iespējams. Un tas arī, ko pilsēta, to dara cits pilsētas arī, lai atbrīvotu tās ielas no mašīnām, pamazām ceļ tās maksas centrā, tās autostāvvietu maksas. Tas ir viens no veidiem, ko darīt. Un otrs veids ir jautājums, vai rodās tā biznesa niša, kur var... Nu tad, labi, mums vēl 2 minūtes. Jā, 2 minūtes vēl ieslēdzam čatu. To, kas tur, to, kas telefonā, tas ir, jā. Bet tad mēs esam vienojušies par tām 3 lietām. Par dronu stāvvietām, jā, arī, bet tas jau bišķis ir tā kā, jā, bet birokrātija tā kā, ātrums, tas mums ir vajadzīgs, pēršana, tas kā izklaides elements, lai visi domātu, ko jūs tur pīpējat, kad jūs kaut kādā runājat. Un 3. ir tās stāvvietas, bet ko zāle saka par tām stāvvietām? Vai jums tas liekas, ok? Ne, ok? Jā, tā, var arī, jā, es mikrofonu nedos, uzreiz nevarēs ierakstīt. Jūs gribat mikrofonu? Visi, kas grib runāt, nākat lejā. Mēs varam parunāt bišķi ilgāk arī, kā beigās. Nu? Ne. Bet īsi, Juri. Iesaku pavērtēt Venēcijas variantu, kur katrai laivai ir tikai viens staps, un tur nav ne daudzstāvu laivu novietnes, ne zemūdens laivu novietnes. Tātad vienam dzīvoklim, viena automašīna. Ļoti labi. Vēl, lūdzu. Ja? Kad runa ir par daudzstāvu stāvvietām, jo īpaši no biznesa cilvēkiem, vienmēr ir tāds jautājums. Jums liekas, tas ir tāds bizīts, kāpēc jūs paši viņus nebūvējat? Tas nav bizness, bet tas ir bizness tad, ja tu izvāc automašīnu no pagalma, ielas un tu radi iespēju. Nu, Venēcijā jau visi ir vietēji, ja viņi nebrauc no kaut kādiem laukiem, no kaut kāda Āgenskalna naktī.
Naktī jau sastrēgumu nav. Tātad cilvēki, kas no Āgenskalna grib atbraukt uz Rīgu, lai parkingraidā arī noliek savas mašīnas, un tas nav uztaisīts. Katram savu stabu. Labi, paldies. Vēl jālūdzu. Nu, lūk. Man gribās pajautāt, vai cilvēki, kas runā par tām daudzstāvu stāvvietām, ir bijuši Kronvalda parkā, kur 10 gadus atpakaļ Rīgas pilsēta uzbūvēja par savu naudu pazemes stāvvietu, un tas oficiālais iemesls bija pelnīt. Un tas, kas tur notiek pat laban, ir, ka tur tā stāvvieta ir pustukša visu cauru gadu. Un tas pats Jākab Arkādēs un citur. Vai mēs varam atbildēt, kāpēc viņi ir pustukši? Tāpēc, ka var stāvēt uz ielām. Tieši tā. Un tāpēc, kad stāvvietas tur, teiksim, ir dārgāks nekā citur, uz ielām var nostāties tuvāk. Kāpēc tev jābrauc uz daudzstāvu autostāvvietu, ja tu uz ielas var nopirkt? Uzbūvēt daudzstāvu autostāvvietu, tev jāiet kopā ar aizliegumu apstāties kaut kur, kaut kādā rajonā. Nu, mūsuprāt. Nu ko? Klau, čats, personiskas varam runāt afterpartī, kā, un caur Aigaru viss, viņš ir mans dīlers. Es atvainojos. Viņš ir mans fondu menedžeris. Es nezinu, par ko es veicos. Bet, un varbūt no jums katra tāda pusminūte, kaut kā tāda, bet tāda, forša. Nevis viss ir slikti un kaut ko tādu, sāksim ar Aigaru un beigsim ar Runu. Labi, iedodiet Aigaram mikrofonu. Visi noņemti. Tādu. Kopumā man Juglā patīk. Paldies, aplausi. Nē. Grūti kaut ko izdomāt pēc tāda. Foršu. Par Rīgu, par dzīvi, par pilsētu. Paldies. Par uzņēmējdarbību. Paldies visiem tiem, kas pāris Rīgas ielās saliktās lampiņas. Tā ir svētku sajūta. Jā, lampiņas ir ļoti svētku sajūta. Es tev piekrītu. Mēs varam tur tā kritizēt, sūdzēties, žēloties, bet kopumā jau dzīve ir laba un bizness iet uz augšu. Tieši tā! Tieši tā! Tā ir? Ir dzīve laba, bizness iet uz augšu? Jā! Ticam savai pilsētai. Es domāju, tā ticība arī viņu pacels gan ekonomiski, gan arī mēs panāksim skaistu pilsētu. Labi. Es izmantošu izdevību aicināt, nāciet strādāt ārtelpas mobilitātes departamentā. Mums ir lieliskas vakants, jauni kolēģi, enerģiski. Tiešām man prieks par maniem kolēģiem, un es tiešām no sirds aicinu. Nāciet, nebaidieties. Labi. Paldies. Jū! Un? Es gribētu pateikt paldies visiem Rīgas bāriem un restorāniem, kuriem ir terases, kurās var pīpēt un kurās mēs varam pavadīt pēdējo silto vakaru, kas ilgst apmēram 3 līdz 4 mēnešus, līdz sāk snikt. Tiem es gribu pateikt paldies. Paldies visiem šiem bāriem un restorāniem, un paldies arī panelistiem. Viņi bija tomēr ļoti forši. Aplaudējam viņiem, bet tā skaļi! Paldies!